Pirmkārt, patiešām paldies iepriekšējai aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei, kuras vadībā šī koncepcija, acīm redzot, ir tapusi. Pēdējā laikā man gana bieži nākas šeit runāt par drošību, aizsardzību, arī citām lietām, bet, ja runājam par aizsardzības koncepciju, tad es uz šo dokumentu, līdzīgi kā uz citiem, skatos no savas dzīves vietas perspektīvas. Jo proti, manas mājas atrodas 20 km no Krievijas Federācijas robežas un Baltkrievijas robežas. Līdz ar to, protams, ka 20 km, kolēģi, tas salīdzinājumam jums, lai jūs būtu izpratne, cik tālu tas ir. No šejienes, no mūsu Jēkaba ielas 11-20 km, tā ir Salaspils, tie ir Ādeži, tā ir Olaine, tā ir Jūrmalas pilsētas centrs. Tas ir tik tuvu. Līdz ar to viss šis dokuments un citi ar drošību saistošie man ir īpaši svarīgi. Tātad, es gribu jums arī nolasīt vienu citātu no vienas Ludzas iedzīvotājas, kura savā intervijā žurnālam A12 uzsvēra tieši šīs malas svarīgumu, un cita starpā mēs to ļoti spilgti redzējām arī Ukrainā, arī šobrīd redzam, cik stipra ir mala, cik stipra ir arī visa valsts. Un Marika Čerņavska salīdzina to ar villaini. Tātad citāts. Tu esi mala, kas vislabāk parāda vietas identitāti. Kad šī tērpu ir ļoti svarīgi, lai mala ir izturīga. To vajag kārtīgi nostiprināt, lai tā ir nevien skaista, bet ir arī stipra. Ornamentu sāk veidot, lai stiprinātu malu, jo tā pirmā nodilst. Tā ir vairāk pakļauta riskam, tu izrotā malu, reizē stiprinot centru. Ja Latgali uztver līdzīgi kā tautas tērpa ornamentālo malu, ir skaidrs, ka mums jābūt stiprākiem par centru. Kolēģi, cita starpā arī, kad arheoloģiskajos izrakumos atrodas senos tērpus, tad villainēm parasti tas centrs ir sapuvis. Viņš vairs nav saglabājies. Bet tā maliņa ar ornamentu nostiprinātāju, sevišķi, ja viņa ir metāla rotājumā, viņa saglabājas. Tāpēc ir ļoti svarīgi mums patiešām stiprināt, kā arī aizsardzības ministrs uzsvēra to drošību, nevis no pirmās jūdzes, nevis no pirmajiem 20 kilometriem, bet patiešām, un ne tikai pie Aiviekstes, bet no pirmā centimetra. Līdz ar to es vēlreiz gribu uzsvērt, cik būtiski mums visiem, arī šeit Saeimā, visām frakcijām saprast, ka Krievijas Federācija tas ir ilgtermiņa risks. Un arī koncepcijā par Krievijas autoritāro režīmu, kas ir transformējies totalitārā sistēmā, ir skaidri uzsvērts. Tāpat arī, kā jau teicu, koncepcijā ir norādīts, ka karš Ukrainā pierāda, ka pat īslaicīga teritorijas zaudēšana uzbrukuma gadījumā noved pie milzīgiem civiliedzīvotāju upuriem, civilās un kritiskās infrastruktūras iznīcības. Tātad vēlreiz un vēlreiz tas tiek uzsvērts. Otra lieta, kam es gribu pievērst jūsu uzmanību, šajā dokumentā ir arī vairāk kārtīgi uzsvērtas pašvaldību loma. Gan indivīda, kā ministrs pieminēja, spēja pašorganizēties, un nevalstisko organizāciju spēja pašorganizēties, ko mēs atkal spilgti redzējām arī Ukrainā, bet arī pašvaldību. Un dokumentā ir norādīts, ka sākas gan ar indivīda spēju, gan arī rīcības gatavības kultūra ir ļoti būtiska arī pašvaldību spēja pašorganizēties un aktīvi rīkoties, kā arī pašvaldību pienākums ir veicināt sabiedrības rīcības gatavības kultūru. Un svarīga ir pašvaldību aktīva, pastāvīga iesaiste savu iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes un rīcības gatavības kultūras attīstībā. Kāpēc, kolēģi, es to minu? Es vienkārši vēlreiz jums un vēlreiz atgādinu un atgādināšu, ka šobrīd, manuprāt, Rēzeknes pilsētā jau 14 gadus tomēr mēs redzam, ka šim dokumentam atbilstoši mēs nevaram uzticēties pašvaldības vadītājiem. Līdz ar to valdībai, atbildīgajām ministrijām un, ja būs nepieciešams, arī Saeimai, ir patiešām šim jautājumam jāpievērš uzmanība un vajadzības gadījumā aktīvi jārīkojas. Gluži tāpat, kā savulaik to ir darījušas senās latgaļu ciltis. Paldies!